Čau, Int. Čau. Tev esot labākā līme pasaulē, un tu mums vēl nodemonstrēšot. Es nezinu, vai tā ir labākā pasaulē, bet visādus tos pārdošanas rekordus, tiešām viņi sasniegusi. Jā. Tā kā celtnieki nevienu citu līmi neizmanto, tikai nāk un ņem šo te kastēm un tā tālāk. Ar kastēm vai ar maisiņiem? Konteineriem. Viņa ir caurspīdīga. Ja tur kaut kāds brāķītis sanāk, viņš praktiski nav redzams. Tā vismaz stāsta, ka nekāda fiksācija nav vajadzība. Tas super līme. Galvenais ir pielikt tajā vietā, kur viņai mums jāstāv tai grīglīstei. Pieliekam. Noņem nost. Vajadzētu pagaidīt kaut kādu minūti, divas, lai abas puses absorbē to līmu un drusku līme arī apžūst. Redzēsim, kā turēsies pie vertikālas virsmas, vai viņi tur nebrauks uz leju. Šī arī ir pielīmēta vai nav? Ar to pašu līmi es pielīmēju kaut kādu dienu, divas atpakaļ. Jā. Līmēju tiešām cepurnos. Un liekam atpakaļ. Cik ilgi viņai jānožūst? Klāt, lai viņa... 10 minūtes jūs vēl varat viņai koriģēt. Ja jums kaut kas drusku nav sanācis, šķībāks vai kas, tad 10 minūšu laikā jūs varat viņu koriģēt. Bet slodzi, tad tikai kaut kādas 16, 24 stundas, tas ir nākamajā dienā, tad viņi ir savu maksimālo stīprību iegūsi. Tā kā izskatās, ideāli. Nekas nebrauc pat lejā. Smažuņi kaut kādi ir? Ir. Vienīgi nedara putuplasta kaut kādām karnīzēm, kas ir griezta, putuplasta gan viņš saēdīs. Cik viņa maksā? 5 eiro, 5,40 liekas. Nav kosmos, tā kā citas līmes arī ir par 12 un 13 eiro.